2011. gads – Eiropas brīvprātīgā darba gads. Borisa un Ināras Tetereva fonds veicināja vairākās 100 nevalstisko organizāciju brīvprātīgā darba aktivitātes visā Latvijā. Pašlaik Aspazijā apvieno apmēram 500 dalībnieces. Ap 200 ir Rīgā, pārējais dažādās nodaļās. Un man jāsaka, mēs visas esam kļuvuši tādas kā brīvprātīgās, jo vienmēr pieliek savu roku, mēs esam pieraduši vienotrai palīdzēt, bet visbrīvprātīgākās no mums ir tomēr, man gribētos izcelt divas, kas Aspazijā ļoti daudz darījuši. Tā ir mūsdienu kolektīva repetītore Laima Jēkabsone, un otra ir Māra Jaunzeme, kas vada pīšanas pulciņu, kludziņu pīšanas pulciņu, un šāda tehnika ir tikai pašlaik pie mums. Viņa ir ilgus gadus strādājusi Brīvdabas muzejā, mājiņu vadījusi vienu sētu, un tagad viņa savas prasmes atdod šeit. Un arī visi šie pulciņi, arī viņas pulciņš ir izveidojies kā tāda atsevišķa ģimene. Vienmēr sanāk kopā, vienmēr pārunā, daudz ko pinot, un kad es ieju pie viņām, vienmēr tik darbīga atmosfēra, un vienmēr ir tāda sajūta, ka tu esi tādās īstā vietā. Laima mums jau ar 8. gadu darbojas, un ar Laimas atnākšanu mēs sākām interesēties par deju. Sākumā es arī domāju, kur mēs un deja, tur ir, kā lai saka, ar visādām kaitēm un nebūšanām, bet pamazām Laima mūs iedvesmoja, un tieši viņas vadībā mēs sākām dejot. Tur mēs vēl vairāk atraisījāmies. Bez tam katram deju kolektīvam ļoti svarīgi, lai būtu jaunas dejas. Mēs ilgi domājam, kas mums varētu radīt dejas, un pēkšņi vienā brīdī... Un pēkšņi man radās deja Ēdelvējs. No kā ne no šā. Es parādīju meitenēm. Un tā deja tā aizgāja, visiem patika, un tie cilvēki, kuriem mēs dejojām, kaut arī mēs varbūt nebijām tik perfekts, mēs nebijām cilvēku uz skatuves raudāja. Raudāja, tāpēc, kad viņiem tā gāja pie sirds, mums pašām patika, mēs dejojam ar sirdi. Un tas jau arī ir tas, kad es nekad neesmu domājis tik tiešām, lai es tur dejot izceltos, bet man gribās, ja man ir kaut kas skaists, es labprāt dalos ar citiem. Un tur jau ir tas labais, ko mums dod arī kolektīvs. Ja tu vari dalīties, ja tev pieņem, tad ir viss ļoti skaisti, un ja tās dejas patīk. Jautājums ir, kāpēc jūs to darīt par deju? Es nezinu, man vienkārši es tā domāju, ka savs amats tomēr ir jāiemāc un jāatstāj. Ko tad paliks tā, kad man gribētos, lai būtu sekotāji.